Sveiks, skatītāji! Šajā video iepazīsimies ar tādu lietu kā dažādiem skaitļu formātiem un iespējām, ko tad es vispār varu ievietot vēl bez simboliem un formulām tādā lietā kā Google izklāvāks. Bet sāksim ar skaitļu formātiem. Skaitļu formāti mums var būt dažādi, tas var būt skaitlis, tas var būt datums, tā var būt naudas vienība, tie var būt arī procenti. Lai šo te visu formētu un attiecīgi ar to visu strādātu, tas mums atrodās izvēlnītē formāts zem izvēlnītas skaitlis. Te mums ir sadaļa, kurā jau ir automātiski sagrupēti dažādi šie skaitļu formāta veidi. Parasti sākotnēji ir atzīmēts formāts automātiski, tas nozīmē, ka mums ir jau automātiski iesaistīta vērtība, ar kuru mēs strādājam, bet te redzam, ka ir iespēja izvēlēties arī kā vienkāršu tekstu, kā skaitli, kā procentus, zinātnisko vērtību, ja mums ir attiecīgi vairāk skaitļies komata, grāmatvedības, finanšu valūtas un valūtas nopaļošanas iespējas, kas ir ar finanšu un grāmatvedības sektoru saistīts, datuma laika sadaļas dažādos variantos, un ir iespēja arī pielāgot gan valūtas, gan datumu un laiku, gan arī skaitļu formātu. Iespējas mums ir daudz un dažādas. Izvēloties pielāgot skaitļu formātu, tad redzēsiet, ka jums ir doti šie piemēri un attiecīgi jums ir dots arī kā tas skaitlīts izskatīsies, un es varētu arī mēģināt savu skaitļu formātu šeit pielāgot. Bet šoreiz paskatīsimies tās, kas ir tās populārākās iespējas par skaitli, datumu, naudas vienību un procentiem, kā mums tas viss smuki strādā. Nu tad skaitlis. Skaitlis mums var būt ar komatiem, bez komatiem, kā kurā situācijā. Un attiecīgi šoreiz ierakstīšu, piemēram, skaitlī 9,2. Nu un skatīsimies, ko tad mēs ar viņu varam izdarīt. Lai man nebūtu šis skaitlis jāpāraksta, es aiz jūtīgā punktiņa pavilkšu viņu uz attiecīgi leju, aizpildot visus un skatīsimies, kā tad man mainās šīs te vērtības. Tātad skaitlis kā skaitlis. Ja es vēlos mainīt uz datumu formātu, nu tad paskatīsimies, kas notiek. Šajā gadījumā man būtu nepieciešams datums, un te es redzu, ka man šis datums galīgi vairs nav tāds, kas atbilst šim skaitlim. 9,2. Tas ir tāpēc, ka datuma formātu es rakstu ar punktu. Nu, un tad, ja man būtu 9,2, tad man šobrīd ielasa šī gada datumu. Ja man vajag kādu citu, tad es viņu varu norādīt, vai nu būtu klikšķīts virsū, vai nu attiecīgi izvēlos un ierakstu manuāli. Tāpēc šeit ir maza atšķirība. Ja man ir skaitļu formāts, tad rakstu ar komatu, ja datuma formāts, tad šeit gan es rakstu ar punktu. Un kā jūs redzat, datuma formātā šis tekstiņš novietojās tāpatās šūnas labajā pusē. Tālāk naudas vienība. Naudas vienības mums var būt dažādas, var būt mūsu pierastā naudas vienība, bet var būt arī citu valstu. Ja tā ir mūsu naudas vienība, nu, tad principā nekādu lieko darbību nevajag, tas iet ļoti ātri un ļoti vienkārši. Vai nu caur formāts, vai ātrijā izvēlnītē, man ir valūtas simboliņš. Uzklikšķinu virsū un man piedāvā dažādus šos te valūtas simbolus. Šajā gadījumā vienu konkrētu. Ja man vajag citu formātu, nu tad es ņemu uz pielāgot valūtu un meklēju, kāds simbols tad man ir nepieciešams. Nu, piemēram, es gribu, lai man rakstās priekšā eiro, nevis aizmugurītē. Es varu atlasīt un izmantot. Redzat? Ja es atlasu ar šo, eiro simboliņš parādās aizmugurē. Ja es pielāgoju formātu priekšpusī. Nu, un tad ir vēl viena iespēja, kas ir diezgan bieži lietota, tie ir procenti. Nu, un kā tad mums strādā procenti? Uzklikšķinot uz šūnas un uzklikšķinot uz procentiem, mēs redzam, ka skaitlis pārveidojās. Man bija 9,2, šobrīd ir 920%. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs izmantojam procentuālo vērtību, man skaitli sareizina ar 100. Nu, tad šajā gadījumā, ja man vajadzētu 9,2%, tad man šis pierakstīns sākotnēji ir jāveic mazliet citādāk, lai attiecīgi šos procentus iegūtu.
Nu, tad attiecīgi varam strādāt dažādi. Tas, ko ievērojām, arī ir iespēja mainīt skaitļa šo te vērtību, cik tad skaitļi man ir aiz komata. Atkal, vai nu caur formāts un skaitlis, vai ātrajā izvēlnē, ko tad es varu izdarīt. Ja man ir 9,2 un es vēlos šo skaitli konkrētā formātā, ka man ir tikai vesels skaitlis augšpusītē, lai man neparādās šīs te vērtības, nu, piemēram, veicot aprēķinus, kur varbūt parādās vairāk šīs te vērtības aiz komata, lai man manuāli nav jāpāraksta un attiecīgi pēc tam vairs šīs funkcijas vai formulas, kuras jūs lietojat aprēķinos, nestrādā, man ir iespēja automātiski jau noņemt viņu programmā. Un viņš, piemēram, šajā gadījumā visus datus, ko ievadīs tikai kā veselus skaitļus. Varbūt kādā citā situācijā mums ir vairāki skaitļi aiz komata, nu, piemēram, 2, un arī šeit tad uzreiz to var norādīt. Otra vieta, caur formāts, skaitlis un pielāgot skaitļu formātu. Tā kā mums ir iespēja strādāt šādā formātā ar skaitļiem, nu un ar tiem pārējiem formātiem ir jāskatās, kurās situācijās mums vajag, un vienkārši ir jāeksperimentē. Tālāk. Otra lieta, par ko šoreiz paskatīsimies, ir tāds variants, ko tad es varu ievadīt konkrēti šūnās, jeb ievietot šūnās. Manā gadījumā te ir sagatavota tāda maza tabuliņa bez īsti nosaukumiem, ja paskatīsimies, kas tad mums šajā gadījumā veidojās un kā tad es to varu, ar to visu varu strādāt. Un man ir sadaļa ievietot. Un tas, ko mēs redzam, man te ir iespēja pirmkārt ievietot šūnu, ievietot rindu, ievietot kolonu. Šīs darbības es varu izdarīt arī ar labo pēles taustiņu, klikšķinot uz kolonas vai rindas nosaukumu un attiecīgi šādā variantā ievadīt informāciju, kas man ir nepieciešama. Tālāk pie ievietošanas jums ir iespēja ievietot lapu, tad šeit man ir vairākas lapas jau piedāvātas, es varu to izdarīt arī ar attiecīgi plusiņu, bet es to varu izdarīt arī caur šo izvēli. Tātad es varu ievietot tabulu, nu tad te būtu jāskatās cauri tās izvēles un kas tad mums strādā, kas mums nestrādā. Un attiecīgi kādas iespējas varētu būt tās, kurām tad es strādāju. Nu, attiecīgi, uzklikšķinot virsū, varu redzēt, vai mums ir iespēja ievietot, nu, piemēram, manā gadījumā parādīt kļūdu, un es varu arī lasīt un skatīties tālāk, kas tad man ar to kļūdu ir, kāpēc man, piemēram, šajā gadījumā to tabulu neizveidot tādu jau no tiem šabloniem. Bet ar šo mēs šoreiz daudz nestrādāsim, mēs strādāsim ar tām tabulām, kuras mēs izveidojam paši. Tālāk man ir podziņa laika skala. Klikšķinot virsū var izlasīt aprakstu, tad es varētu izveidot laika skalu, sākot darbu, atlasot vienu datu kolonu ar datumu. Nu, attiecīgi, kā tad tas strādā. Man šeit ir dots attiecīgi, kur tad es ievadu datus. Nu, piemēram, man ir šūna, kurā man ir ievadīts šodienas datums. Un šajā gadījumā es šo šūniņu varu arī atlasīt. Nu un tālāk, tad man ir iespēja spiest podziņu labi un attiecīgi, kas tad veidojās, man tas viss veidojās jau konkrēti attiecīgi citā lapā, ja mums šeit būtu vairāki datumi, tad viņi arī te sagrupētos. Arī šī ir eksperimentējama lieta, ar ko ir jāskatās un kā mums tas strādā un vai tas mums vispār ir vajadzīgs, jo tās ir tādas specifiskas lietas. Tad ir iespēja izveidot diagrammas, līdz kurām mēs atgriezīsimies, rakststabulus. Tas, ko ir iespēja ievietot, un ir lietas, kas ir kā jaunas, ir iespēja ievietot attēlu šūnā un virsšūnas. Ko tas nozīmē? Attēlu šūnā nozīmē ievietot tā kā pašu jau attiecīgi dokumentu, dokumentā esošu informāciju kā simbolu vai attiecīgi kā teksta daļu, ja man tas ir nepieciešams, var ievietot. Un viņš automātiski saglabājās pašā šajā šūniņā
kā attēls. Bet es varu ievietot arī virs šūnas, tas nozīmē, ka viņš atradīsies tā kā virs šūniņām, virs informācijas, kas tad man ir ievadīta. Jāskatās pēc tā, kā tad man tas ir nepieciešams, kurās situācijā man tas ir nepieciešams. Redzam. Abus divus šos attēlu veidus es arī mierīgi ir izdzēst, ja man nav nepieciešama. Pie ievietošanas atradīsiet ar iespēju ievietot zīmēm, tāpat kā attēlu, un tad ir funkcijas, ko apskatīsim mazliet vēlāk, saites, kad es varu sasaistīt kopā ar kādu citu dokumentu vai kādu citu mājaslapu, tad uzklikšķinot virsū man ir iespēja ievietot saitīti vai saitītas adresi. Un tad man vēl ir sadaļa izvēles rūtiņa, nolaižamās izvēles, emocijas zīmes, viedie žetoni. Paskatīsimies mēs šajā gadījumā izvēles rūtiņa un nolaižamā izvēle. Kas tad tas ir? Tad izvēles rūtiņa man šajā gadījumā ir sadaļa, ko tad es attiecīgi varu atzīmēt. Piemēram, man ir dots pasūtījums. Pasūtījumam varbūt ir kaut kāds konkrēts numurs, kas konkrētā situācijā ir piedāvāts. Tad man ir datums, ar kuru es strādāju, attiecīgi, kurā datumā tad šis pasūtījums ir veikts. Piemēram, un tad man te ir sadaļiņa par augiem. To mēs tūlīt paskatīsimies. Un tad varbūt man ir sadaļa. Tad man varbūt ir sadaļa, kurā tad man ir jāatzīmē, vai šis pasūtījums, piemēram, ir sagatavots vai nav. Un lai man te nav jāliek plusiņi, mīnusiņi vai vēl kādas citas zīmes, es varu izmantot šo te iespēju ievietot un izvēles rūtiņu, kurā tad es varu atzīmēt. Ķeksīti ir vai nav. Un jums klāt nāks arī te funkcija par true false funkcijām, tur var papētīt arī atsevišķi. Un tad palika sadaļa izvēlēt tais augs. Tikpat kā es varu rakstīt rakstiskā formātā, bet, lai ietaupītu laiku un varbūt sasaistīt jau ar kādām citām opcijām, man ir iespēja ievietot tādu lietu kā nolaižamo izvēli. Un nolaižamajā izvēlnē es varu piedāvāt cilvēkam, ka man ir konkrētas iespējas attiecīgi formātā šai izvēlnei, un attiecīgi es varu izvēles iespējas. Piemēram, man bija augi gladiola, krizantēma un astara. Kopā 3 tādas izvēlnītes. Un, attiecīgi, es viņas varu pievienot šeit, kā jūs redzat, es varu pielāgot arī krāsu, ja man tas ir nepieciešams. Un man apakšā ir iespēja arī papildus opcijas, ja tādas man ir vajadzīgas, tad attiecīgi skatāmies cauri, kas tad mums ir šeit darāms. Tad, kad esmu izveidojuši šo te izvēlnīti, nospiežu gatavs, un tai brīdī, kad lietotājs, ja kāds cits šo te tabulu skatās, vai arī mēs paši attiecīgi uzklikšķinam uz šīs te izkrītošās izvēles, tad man ir iespēja redzēt, kas tad man šajā te ir iekšā. Tad attiecīgi varam labot, un tad attiecīgi skatīties, vai kaut kas ir jādara. Un, ja man, piemēram, šajā situācijā ir augi, piemēram, vajadzīgs, ja cilvēks izvēlās vairāki, tad es varu attiecīgi arī piedāvāt, cik tad konkrētajā situācijā, kas man ir jāizvēlās. Un šādā variantā tad es varu strādāt arī ar kādām citām lietām, kas man ir pievienojamas. Ko? Veiksmi darbos!